Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Varētu teikt, ka muzejs balstās uz 3 lietām – izpēti, komunikāciju un krājumu. Turaidas muzeja rezervāta krājumā atrodas gandrīz 100 000 priekšmetu. Šodien pa mazu šķirbiņu ielūkosimies, kas tad notiek Turaidas muzeja rezervāta krājumā. Šeit ir muzeja krājums, vieta, ko apmeklētāji parasti neredz, ja vien nav pieteikta speciāla ekskursija Turaidas muzeja rezervāta krājumā. Šeit ir tūkstošiem lietas, kas ir aprakstītas, izpētītas un vienkārši gaida savu laiku. Krājumā nav viena paša svarīgākā priekšmeta. Ja pajautātu muzeja vai krājuma darbiniekiem, kurš tad ir tas visinteresantākais vai vissvarīgākais priekšmets, visticamāk katram atbilde būtu savādāk, atkarībā no tā, ar kuru visvairāk ir strādāts, kurš visvairāk ir pētīts, vienkārši priekšmeta stāsts. Man visinteresantākais liekas šis. Rīgas pilsētas tipogrāfa Nikolausa Molīna 1593. gadā iespiestais Karaļa pilsētas Rīgas vidzemē godātās rātas atjaunotais kāzu un apģērbu nolikums. Kāds vēlas aiziet no viesībām, nevienam nav tiesības to apturēt. Sods 6 mārkus. Šeit gleznas nestāv pie sienām. Ikdienā tās guļ atvilknē, tumsā, īpašā temperatūrā, īpašos apstākļos. Viņu laiks nav pagājis, tās gaida savu laiku. Ar mēbelēm ir interesanti, tās izskatās un ir gatavas lietošanai. Gribas nolikt kafijas krūzi uz galda, gribas piesēst uz kāda no senlaicīgiem krēsliem, bet tam tās nav paredzētas. Tās paredzētas nākamajām paaudzēm. Tās gaida savu laiku. Šī kanna ir pārdzīvojusi vairāk paaudzes, nekā mēs spējam iztēloties. Bet viņi nesatraucas par to. Arī viņi gaida savu laiku. Muzejā mēs rādām to, ko izvēlamies parādīt. Krājumā paliek vispārējais. Te glabājas tas, ko muzejam ir iespēja saglabāt. Un lielākā daļa no tā šeit vienkārši gaida. Savu izstādi, savu pētnieku, savu laiku. Dažreiz gadiem ilgi. Tiekamies Turaidā!